Visiem čau! Šis ir mūsu jaunais video. Visiem čau! Šis ir mūsu jauns video, kur mēs atbildēsim uz jūsu jautājumiem, ko jūs uzdevāt mums Instagramā un Snapchatā. Tad pirmais jautājums. Cik abortus dzīvē esi taisījis? Zini, ļoti labs jautājums. Es laikam nevienu. Es arī nevienu. Labs jautājums. Vai ne? Cik jūs esat abortus taisījuši dzīvē? Rakstiet komentāros. Iedzersim par pirmo jautājumu. Davai. Par atklāšanu. Šīs rubrikas atklāšana. Kad mēs pēdējo bija? Pirmais video, vai ne? Bet viņš bija ļoti sen. Viņš bija ļoti sen. Vai rudenī arī? Tas bija ziemā. Nu, kurš ir par šīs rubrikas atklāšanu. Tā. Otrais jautājums. Labākais draugs. Kas labākais draugs? Nu, kāds tev ir labākais draugs? Man labākā draudzene ir Laura. Jā. Man labākā draudzene ir Luīze. Es gribu teikt, ne. Čau, Luīze. Tev patīk filmēt YouTube video? Nu, laikam, ja mēs to darām, tad laikam jau patīk. Jā, bišķi jocīgs jautājums, bet jā, man patīk filmēt, tāpēc mēs tagad esam šeit ar jums. Un lai atbildētu uz jautājumiem un filmēt video. Tev patīk pēdas? Nē. Gribat, es jums pateikšu, tagad būs informācija. Nu, mēs tomēr kaut ko vajag iedot mūsu auditorijai, kaut ko iemācīt. Skatāties, mums ir rakstnieks Rainis, un viņam patika Aspāzija. Jā. Tā ir viņa sieva. Es nezinu. Un viņš uzrakstīja viņai dzejoli par pēdām, jo viņai bija mazas pēdas, un viņam patika viņa pēdas. Viņas pēdas. Mazās. Paldies par informāciju. Nākošais jautājums. Filmas seriāls, ko ieteikt noskatīties? Rekomendētu jums noskatīties šito seriālu, viņš ir ļoti labs. Filma, rekomendējam šo. Tur ir stāstīts par to, kad, īsumā pastāstījuši par to, kad atvēra jaunu skolu un pateica bērniem uzzīmēt, kā viņi redz nākotni. Un tā meitene sāka rakstīt random skaitļus. Dieram par filmām un seriāliem. Jā. Tu labāk dzīvotu mūžīgi vai nomirtu rīt? Es domāju, ka es labāk nomirtu rīt. Jo dzīvotu mūžīgi, es redzētu visas nāves, visas draugu nāves, visas vecāku nāves un tā tālāk. Un es diez vai to gribētu redzēt, tāpēc es laikam, tā kā ja rīt jau nomirtu, es varbūt šodien izdarītu visu to, ko es gribēju izdarīt. Un tā kā kaut kādu uzrakstīt, varbūt kaut ko un tā tālāk. Vajag izvēlēties labāk. Es esmu, ja būtu kaut kāds otrā, tā kā, vai nomirtu rīt, būtu cita izvēle, tad, protams, izvēlētos to citu laikam visdrīzāk. Tāpēc, ka visu, dzīvot mūžīgi. Mūžīgi dzīvot ir pārāk slikti, ja tu redzēsi kā. Tāpēc, ka man liekas vienkārši pasauli drīz. Vai. Cipa zin, notiks tas. Jā, varbūt. Edzirnīs drīz tas. Tāpēc, laikam, nomirtu rīt, bet es negribu nomirt rīt. Kādas ir tavas domas par Luīzīti? Tikai labākas domas, ko es varu pateikt, labs cilvēks, ļoti jautrs, viennozīmīgi ar tevi pavadīt laiku ir ļoti forši. Vajag padomu. Es nesen šķīros ar savu puisi. Es nezinu, kā lai viņu atlaist no savas dzīves. Jā, skatoties, kāds iemesls bija jūsu šķiršanā. Nezinu, pamēģini atrast sev hobiju. Varbūt tu Jā, vai ne, pamēģini atlaist to cilvēku. Tā, lai tiešām viss būtu labi. Vai pārslēgties kaut ko citu kamēr. Jā. Par to, lai tev būtu viss labi un visiem viss būtu labi. Noteikti. Kādu problēmu jūs vēlētos atrisināt? Kur? Globāli, savu problēmu vai vispār? Nu, kādu, man liekas, var izvēlēties. Es laikam atrisinātu pasaules sarņošanos, jo tā ir vislielākā problēma, kas ir tā geju un lesbietes. Jā. Es ņemu, bet tas, lai cilvēki atbalstītu tādu. Nu, tā kā, lai viņi... Jā, bet lai mierīgāk viņi, tā kā, attiecība mierīgāk būtu nekā viņiem. Tā kā viņi, nu, es nezinu, tie arī ir cilvēki. Kāds dusmas, jā, priekš kam to vajag? Mēs visi esam cilvēki. Kādēļ tu izskaties pēc lesbietes? Tas jautājums bija adresēts man, jo es esmu nomainīju savu matu griezumu un matu krāsu. Un man daudz saka, ka es tagad izskatos pēc lesbietes. Vai tu tici liktenim? Jā. Es ticu liktenim. Ko patīk darīt brīvajā laikā? Atpūsties. Viennozīmīgi atpūsties. Domāt, paklausīties mūziku, palasīt grāmatu. Principā tas ir, tāds... Standarts. Jā.
bija tavas nedēļas nogales labākais brīdis? Tas bija domāts šīs? Tā kā šodien svētdiena un tā ir nedēļas nogale, es domāju, ka šī filmēšanās... Mēs beidzot satikāmies tiešām ar Karlīnu un... Pasēdējām, papļopājām. Jā, un šodien ieplānotas 2 filmēšanās. Jā, tāpēc es domāju, šī diezgan laba nedēļas nogale. Tieši tā. Kam tev patīk tērēt naudu? Tērēt naudu, laikam, uz dāvanām, ko es dāvināšu cilvēkiem. Jā, tieši tāpat. Un, protams, uz sevi. Piemēram, nopirkt kaut kādu naši tur, paēst to pašu. Jā, kaut ko, ko tu gribēji sev ilgi. Nu, Jā, kaut kādu mantu, piemēram. Jā. Drēbēm patīk tērēt naudu. Viennozīmīgi, jā. Uz šīs notis mēs beigsim šo video, tāpēc paņemsim glāzītes rokās un ietesim par šo video beigām. Cerams, ka jūs tiešām varat uzzināt par mums vairāk un jums tas patika. Jā, tāpēc redzēsimies jaunos video. Es domāju, ka vēl varbūt kādreiz būs šāda rubrika. Varbūt jums. Protams. Tā nav pēdējā. Mēs filmējam tādu rubriku.